Latvijā ir vairāki svētki, kuri, protams, notiek dažādos gadu laikos, bet vasarā ir vieni īpaši svētki. Un šie īpašie svētki, protams, notiek Latvijas kurorta pilsētā Jūrmalā. Un šos svētkus joprojām sauc par Jomas ielas svētkiem. Lūk, ieskatīsimies, kas tad šajā dienā notika Jūrmalā. She lay beside the ship. She opened her lips, and like the crashing train, her tears became the rain. And she said, give me a call, bring me back home, 'cause I need your shoulder, please give me that shelter. Labdien šajā burvīgajā, brīnišķīgajā dienā, kad Jomas iela svin savus svētkus, kad Jūrmala svin savus svētkus. Jomas iela tā jau sen vairs nav parasta iela, nepilni 2 kilometru garumā. Jomas iela tā ir vasaras turisma sezonas centrs Jūrmalā, vasaras turisma sezona centrs Latvijā. Pateicoties Jomas ielai, jāsaka, Jūrmala patiesi kļūst par Latvijas vasaras galvaspilsētu. Šodien, lai Jomas ielā valda mūzika, dejas, priecīgs noskaņojums, lai dzīvo Jomas iela. Visbiežāk Aivaru Brīzi mēs redzam ar ģitāru rokās pie mikrofona un uz mocīša. Kā tas gadījās, kad jūs šodien vadat pasākumu? Kā tas gadījās? Es īstenībā jau 14 gadus esmu jūrmalnieks, un es uzskatu, ka tas ir ļoti likumsakarīgi, ka Jūrmals kultūras pārvalde uzrunāja mani, un man ir īstenībā tas ir liels gods vadīt šo. Kāpēc nē? Bet cik bieži vispār ir sanācis bieži vadīt pasākumus? Patiesībā es mēģinu kaut kā izvairīties no tā, jo tur ir nianses, teiksim, ir mazliet jāpamācās, teiksim, šo, bet es mēģinu ķert to brīdi, vienkārši sajust to publiku, viņas reakciju un tādā veidā, teiksim, improvizēt un tā tālāk. Nu. Jūs esat ne tikai mūziķis ar stāžu, bet arī jūrmalnieks ar stāžu. Kā ir mainījusies Jūrmala? Jūrmala īstenībā ļoti forša. Jūrmala ir forša pilsēta, tur nav ko teikt. Bet man ir salīdzinājums, lai neapvainojās jūrmalnieki un tā tālāk, bet man ir salīdzinājums, jo es esmu bijis ilgus gadus, esmu bijis arī liepainieks. Ja? Protams, ka tur ir atklāta jūra, šeit ir jūras līcis, par ko man sieva mājās vienmēr saka, mums ir kašas par to, teiksim godīgi, ja? Bet tas ir normāli. Ja? Es gribētu patiesībā teikt tā Jūrmalai, ka varbūt vajag paskatīties, kas notiek arī citur, kā ir sakopts pludmales, varbūt tepat Latvijā, Liepājā, piemēram. Ja es nesen biju uz zilā karoga atklāšanas svētkiem, tas priekš mans bija šoks. Es nebiju sen tur bijis. Un pieredzes apmaiņa, taču var uztaisīt, nav jābrauc uz ārzemēm, tepat notiek. Bet es zinu, ka arī rīdzinieki, kas atbrauc uz Jūrmalu, kas sen nav bijuši, viņi jūtas kā ārzemēs un ļoti daudz raudz degunu par to, ka šeit skanot krievu valodu. Kā jūs to reaģējat? Es nezinu, es reaģēju, īstenībā, ko es varu reaģēt. Daudz notiek tā, kā notiek šeit. Un, es būtu priecīgāks, protams, ja skanētu tā kā Liepājā pārsvarā latviešu valoda, bet ir tā kā ir. Bet no otras puses, objektīvi, padomāsim tā, mums latviešiem ir lauki, kur aizbraukt, ja? Ar tiem visiem, kas dzīvo Rīgā, uz kurien viņi brauks. Viņiem jau nav kur braukt. Viņi brauc uz Jūrmalu. Tā ir realitāte.